Mums pirms kādu laiku superīgs Džeks Raits uzdāvināja šo mašīnu, lai mēs uztaisam motorsvapu. Mums tikko uzdāvināja jaunu mašīnu, ka tu vari apskatīties, kas tā ir par mašīnu. Džeki, jums uzdāvināja Porsche? Nu labi, netaču. Ja jūs esat redzējuši to epizodu, jūs zināt, ka mums uzdāvināja šo mašīnu. Raits bija oriģināli ieplānojis likt motoru no šīs mašīnas savā otrajā golfā, bet savu iemeslu dēļ... Kā jūs redzat, ir citas intereses arī jau. Nu jā, viņš labprātīgi atdeva mums šo mašīnu. Auto bija stāvējis vairākus gadus, un mūsu uzdevums bija to pielaist, ko mēs arī izdarījām. Šis jau bija pozitīvs. Tas ir kaut kas labai! Let's go! Viss strādā! Un rūc kā bitīte! Savācām šo mašīnu, aizdām atpakaļ uz Rīgu, kur tā arī kādu laiku nostāvēja, bet tagad beidzot ir pienācis tas laiks, kad mēs ņemsim no šīs mašīnas ārā motoru un liksim otrajā golfā. Nu vismaz mēģinās. Un pirms mēs sākam šo epizodu, veseli 63%, kas no jums skatās, mūs nav abonējuši. Un tāpēc, ja tev patīk mūsu saturs un tas, ko mēs darām, abonē un nospied to zvaniņu blakām. Mēs no šī neko nepelnam, bet mums patīk tas, ko darām. Un gribam teikt paldies visiem, kas mūs atbalsta. Nu ko, ķeramies klāt pie epizodes. Šodienas uzdevums ir pārvest 4. golfu šeit uz garāžu, šo Hondiņu aizvest atpakaļ pie Emīla un izņemt ārā no 4. golfa motoru. Cik tas ir viegli, kāds ir izdarāms, nav nejausmas, jo mēs to nekad neesam darījuši, bet nu, visam pienāk pirmā reize, un šodien arī būs pirmā reize, kad celsim ārā motoru no 4. golfa, un tad jau liksim to motoru manā 2. golfā. Šoreiz uzbraucām Hondu ļoti viegli. Ja jūs atceraties iepriekšējo reizi, kā mums gāja, Filip. Uz milimetriem! Tik tuvu bumpers. Tur ir tā kā šitā, ne? Viss ir uz milimetriem. Kāds stūri. Tev pakaļējies redz vispār gandrīz nav uz... Davai, brauc tik augšā. Es neredzu burnu vispār. Tikai pirkstis pat apakšā nevar pabāt. Tāpēc likās. Vispār redzi, viņš tikai viss jau ir atspiedies. Pasies, cik tu ir viņš. Man vispār patīs, cik man tālu jābrauc. Es gandrīz būtu normāli iemīcījis viņam bumperi. Mēs tagad viņu vedam pārdošanā. Jā, mums pietiek. Visu nopirkām, parādījām un tagad atpakaļ vedam prom. Emīls šo informāciju vēl nezina, bet mums vajag budžetu, tāpēc, diemžēl, vienai no mūsu mašīnām ir jāiet. Un mēs tā izdomājam, ka lielākā vērtība pagaidām ir Hondai. Žēl atvadīties no šīs mašīnas. Nu, liek pasiet, zirnekļi. Zirnekļi jau ir virsū, tas nozīmē, ka toč pārāk ilgi stāv uz vietas. Ripo tā kā ātrāk, lai. Ideāli! Un jums vajag nobraukt no kāds piekabs, droši zvaniet mums, mēs šo lietu pieprotam. Veiksmīgi nobraukšu ar Emīlu Hondu, laiks bija braukt augšā ar 4. golfu. Kur jāatslēdz signalizācija. Kur jānokuši. Var redzēt, ka toč neviens nav gājis par mašīnas, bet vēlreiz jāsaka liels paldies Raitim par mašīnu. Diemžēl mums ir sagadījies tā, ka mums nav bijusi iespēja izņemt motoru, jo nav bijis vieta, kur. Tagad mums ir aķīts, mēs mēģināsim vēlreiz piedarbināt šo mašīnu pēc 9 mēnešu stāvēšanas. Neizst man kājas, man pilnīgi bail sēdēties iekšā, kas man ierāpos biksēs. Bišķi sēdek, vajag atliek uz atpakaļ. Problēma. Kapots strādā, tas ir labi. Nesit tās dūras, nav jau tava mašīna. Cik smieklīgi būtu, ja te vairs nebūtu motors. Ir, blin. Tas nozīmē, ka mums viņu vajag ņemt ārā. Vajag ļauj man dabūt labāk leņķi. Ok, tagad mēs liksim iekšā akumulātu. Sulspiežam savu pinkodu tīpu, pulpu. Protams, mums arī ir atslēga, kas ir sākumā jāsliek kopā. Viss strādā. Jautājums, vai mašīna strādās. Motors nav nokaujums pat pēc gadu stāvēšanas. Raiti, paldies tev! Taisam ciet! Labi, uzgaidīsim, kamēr bišķi uzsilt. Pilnīgi iedarbinot šo mašīnu parādījās vēl viens motivācijas būstiņš pabeigt savu 2. golfu.
Man īsti, cik tur vispār benzīns ir, cik viņi var darbināt, cik mēs jau viņu esam darbinājuši. Pusbāk! Bet tā skaņa turbīnai, paklausies! Iet. Jūs redzat šo seju? Atcerieties, ka šīs motors būs 2. golfā. Dokumentāla filma. Es te tūlīt atgriežu. Tāda šī ir 6. sezona un mums ir viens vēl projām tas pats golfs, kur netiek izņemts motors ārā jau 4 gadus. Es nezinu, man bremzes vispār. Tu zini? Ar ko sākam? Ierakst komentārā, ar ko parasti sāk, kad jāuz motoru ārā. Noņem plasmasas. Eļu pārbaud sākam. Mēs varam šito izņemt tā. Sāksim par to, ka mēs pārģērbsimies. Vot! Un uzvilksim darba drošību atbilstošu apģērbu. Paskaties šo kvalitatīvo krāsojumu, jā. Tā kā ziema sākot. Pirmais uzdevums būtu dabūt nost kalpciņus. So prātīgi, lai neko nesabojātu, mēs ņemsim ar skrūvgriezīti. Vēlams būtu uzliks gan kaut kādu skočiņu virsū, lai nesaskāpē disku, bet mēs centīsimies prātīgi. Tad es atvainoju, netrāpīju. Ļoti viegli nāca nos, kā redzam, neko neesam sabojājuši. To var aizšpaktulēt ciet, bet visādi citādi būs labi. Otrā pusē. Iekšā, ārā. Tieši tikpat vienkārši. Es arī laikam nāk. Kurš sāk? Es sāku. Nič jomajo. Uzvar draudi. Viens rats ar, pārāk lielām mokām ir nost. Šī ir grūtnāk rats nost, tad kas notiek ar pārējām lietām. Bet tev rats ir nost, tagad tikai otrs rats atliek. Mums vajag filmētājs, nevar strādāt no filmu. Jāapstās, vai vispār ir kāda dēļ iekšā vai nav. Okay. Tā kā sviests atnāc vaļā. Noķer īsto vietu, kur viņi tecēs. 100 punktu mūciņu iekšīs tajā. Jā. Jomajo. Jā, kāds cūcīgs. Uku silta. Nē, eļa noteikti ir jau kādu laiku jāmaina. Eksperti, kāds ir motors? Braucams? Tu vari netirināties. Man liekas, perfekts. Oi! More passion, more energy, more passion, more football, more... Tad arī antifrīz kaut kur vai izcināt. Mums jau nav bļodas vairāk. Labi, nākamais uzdevums paņemt šādu muciņu. Atskruvēt šo te. Jā. This is good. Kas par spiedienu? Es pirmo reizi redzu tādu. Wow! Pasties, tagad mēs dabējam ārā šito un visu. Kā mehāniķi servisā dara, lai saimnieks domā, ka darbs norisinās? Reku ir intercooleri intakes, un tur ir viss eļains. Ko tas nozīmē? Ierakst komentāru. Motorā jābūt eļai skatībā. Intakā. Kas ir? Visa priekš pagaidām ir izņemta. Tagad priekšā stāv motors, ir plaukti noņemt, viss noņems. Tagad mums vajag izdarīt ko? Tas ir Audi? Mercedes. Atskruvējam tās 4 skrūvas un motoram jānāk lejā būt. Mēģinam! Viņš ceļās uz augšu. Tas labi, tas nozīmē, ka viņš ir atspiedies. Tāda bija tā doma. Nē, nespiedies. Atlaidīt. Es neesmu, jā, es tikai atbalstu. Mēs aiziesim otrā pusē. Tagad ir moments patiesība. Nu ko? Un tagad ceļam? Ceļam. Ceļam. Viss. Ir. Sanāk. Vai skaties.
Paskaties, nu gāžā. Tas diezgan viegli. Praktiski neko nesver. Man liekas, tagad vajadzētu mēs paņemtu šito dēlu nost, uz to palikt mēs tā lēnām pastumt nost, jo viņš atspiežās pret rāmi apakšā. Pasties, mēs esam izņēmuši motoru. Evir, kā ir motoru turēt? Es viņu turu. Jūs varat palīdzēt, varbūt? Jā! Kurš mums neticēja? Tu neticēji, mēs izņēmām. Šodienas uzdevums ir izravēt ārā visu vadību, visus vadus, un pie tā es arī šobrīd ņemos. Reiku, man šis viss ir jādod ārā. Ja tu māki vadus un vēlies mums palīdzēt, tad mēs ļoti novērtētu, jo, šobrīd man pa šo visu ir ķīniešu ābeds. Esam atvienojuši visu iespējamo un tagad mēģinam izvilkt visu ārā. Es domāju, kādam jānāk palīgās, ja Viktors nebeidz čīkstēt par šo visu pasākumu. Iekomentēju tev arī interesi pārlikt vadus no Golf 4 uz Golf 2, no 1.8 turbo uz Golf 2 C1 vadību. Tad man vēl no 4. golfa jānoņem ir kā pārslēdzamais ātrumkloķis jānoņem. Un, lai tu izdarītu, tu neacis jau galvu var izpūtēt. Lai tu izdarītu, man vajadzēja izpūtēt noņemt, bet viņš jau ir gandrīz, viņš ir pats nolūz, tā kā man atviegla tikai darbu. Kā var redzēt, kur jau izravēts viss ir. Vīrus dabūts ārā. Ir ārā? Ir ārā. Cik šās ir ārā? Ātrumkloķis. Man vajag viņu veselu! Neko nesalazē? Guys, mēs neko nesalazē. Kad ir kaut ko saplēs Filipam. Esam izcēluši motoru, tagad varam saudzīgi visu savākt kopā un principā vest uz šrotu. Pareizi. Ja? Tagad neaiztaisies. Vajag. Nu nevar aiztaisīt ciet. Viņš jau ir ieliecies. Kas ir tas tad? Kad ir kaut ko saplēs Filipam. Pagaidi. Manas ausis! Bet ir salauz kaut ko. Kad ir kaut ko saplēs Filipam.